Tu noteikti esi izcila savā jomā. Tu zini vairāk nekā 99% cilvēku tev apkārt. Ar tevi cilvēki iegūst kolosālus rezultātus. Atsauksmes par tavu darbu un klientu uzvaras parāda, cik vērtīgu darbu tu dari. Bet tu vēl joprojām neesi pieprasīta, atpazīstama, un naudas arī tev nav pietiekoši. Iespējams, šobrīd tavs saturs iedvesmo, bet tas nepadara sekotājus par lojāliem klientiem. Un tu jūties kā vēl viens eksperts pelēkajā masā. Un būsim godīgi, tā nav tava vaina, jo neviens tev nav pateicis patiesību. Ekspertīze nepadara tevi par līderi. Ekspertīze padara tevi vienkārši par labu speciālistu. Bet līderība, tas ir kaut kas pavisam cits. Un šodien es tev parādīšu, kāpēc tik daudz izcilu ekspertu paliek neredzami un nenovērtēti. Un es tev iedošu precīzu formulu, kas padara sievieti par spēcīgu, neatkārtojumu līderi savā nišā, kurai seko. Paliec līdz beigām, jo es tev parādīšu sistēmu, kuru es izmantoju, lai palīdzētu savām klientēm kļūt par līderēm ar nelielu auditoriju. Tāpēc mēs sākam. Vispirms, ko īsti nozīmē būt par ekspertu? Ekspertīze ir zināšanas plus tavas prasmes un arī pieredze. Tu zini, kā risināt konkrētu problēmu. Tu esi to darījusi desmitiem, simtiem, tūkstošiem reižu. Tu esi izglītojusies, investējusi, trenējusies, un tas viss ir skaisti, bet tas tevi nepadara par līderi. Lielākā daļa ekspertu dara sekojoši. Viņi uzkrāj vēl vienu certifikātu, viņi mācās vēl vienu metodi, viņi lasa vēl vienu grāmatu, jo viņi ir apsēsti ar mācīšanos. Tas sagādā baudu mūsu smadzenēm. Viņi domā, kad es būšu gatava, tad es sākšu, un tad visi redzēs manu profesionalitāti. Taču patiesība ir tāda. Gadi iet, un neviens tā arī neierauga absolūti neko, jo tu tā arī esi iegrimusi kārtējā certifikāta iegūšanā, un tev nav laika parādīties. Gatavošanās ir tavu baiļu un šaubu maska. Cik ilgi tu slēpsies? Tu nekad nejutīsies gatava, jo tu meklē gatavību nepareizajā vietā. Tu domā, ka tev vajag vairāk zināšanu, bet patiesībā tev vajag kaut ko pavisam citu. Laiki ir mainījušies un spēles noteikumi arī. Tagad 22 gadus jauns puisis palīdz cilvēkiem un pelna vairāk nekā 40-gadīgs vīrietis ar 20 gadu pieredzi. Kāpēc? Jo gadu pieredze un universitātes papīrīši nenosaka tavu vērtību. To nosaka tava personība un drosme būt redzamai. Un es saprotu, tas var likties netaisnīgi. Es pat esmu bijis tur. Man bija certifikāti, gadu pieredze, taču es biju neredzama un jutos nenovērtēta. Cilvēki jaunāki par mani sasniedza tos rezultātus, mērķus, par kuriem sapņoju es. Es skatījos ar to ar netaisnības sajūtu un dusmām, attaisnojot to visu ar veiksmi. Taču patiesībā man vienkārši trūka prasmes, kā parādīt, uz ko es patiesībā esmu spējīga. Mūsdienās vērtīgākā valūta ir uzmanība. Tev ir jābūt redzamai, pārdomāti, stratēģiski, regulāri. Tagad, kas tad padara sievieti par līderi savā nišā? Līdere ir ekspertīze plus tava personība un redzamība. Ekspertīze, ko tas nozīmē? Ka tu zini, ko dari. Šis noteikti tev jau ir. Tava personība. Tu ļauj cilvēkiem redzēt, kas tu esi, caur pārdomātu sev un savam zīmolam atbilstošu pozicionējumu, kas veido attiecības ar cilvēkiem. Nākošais – atpazīstamība, jeb redzamība. Tu parādies regulāri. Katra tava darbība, katra satura vienība ir pārdomāta un veidota tā, lai piesaistītu uzmanību un maksimāli ātri izveidotu attiecības ar cilvēku otrā pusē ekrānam. Lielākai daļai ekspertu ir pirmais elements, jeb ekspertīze. Viņiem pietrūkst otrās un trešās pozīcijas – personība un redzamība. Un tieši šie divi elementi padara tevi par spēcīgu līderi industrijā. Ko tas nozīmē? Parādīt savu personību. Tas nenozīmē dalīties ar visu, kas notiek tavā dzīvē, tādā veidā zaudējot savu autoritāti
un profesionalitāti. Tas nozīmē, cilvēki redz, kā tu domā, viņi redz, kā tu runā, viņi jūt tavu enerģiju, nekārtējās ekspertes pamācošo vaibu. Viņi var tevi atšķirt no visiem citiem ekspertiem vien pēc tavas komunikācijas valodas. Piemēram, mana kliente Madara, nekustamo īpašumu aģente, izcila savā darbā, bet viņai nebija pārliecības. Viņa slēpa savu enerģiju, kas viņā bija ļoti spēcīga, jo baidījās būt par daudz. Kad viņa sāka pieņemt savu jaudu, seksualitāti, savu spēku, viņa kļuva redzama savas nozares līdere. Viņa vairs nebija vēl viena aģente. Viņa bija tā aģente ar savu unikālo vaibu, un cilvēki gribēja sadarboties tieši ar viņu. Taču personība bez atpazīstamības arī īsti mūsdienās nekas nav. Tu vari būt interesanta, unikāla, spēcīga, bet ja par tevi neviens nezin, kāda no tā ir jēga? Atceries, tu veido savu personīgo zīmolu nevis priekš sava ego, bet priekš cilvēkiem. Atpazīstamība nozīmē, ka cilvēki redz tevi regulāri. Regularitāte veido sajūtu, ka uz šo cilvēku var paļauties. Viņi sāk atpazīt tavas frāzes, tavas zīmola esenci, viņa ir jūtama citos. Tavi konkurenti var izmantot tos pašus vārdus, taču cilvēki tajos tāpat jutīs tevi, jo tu esi par to parūpējusies. Viņi sāk citēt to, ko tu saki, dalīties ar to. Tu paliec viņu prātā un sirdīs, jo tavi vārdi viņus spēcina. Viņi sāk domāt, interesanti, ko viņa par to domātu, ko viņa darītu šajā situācijā. Un es vienmēr esmu bijusi fokusējusies uz attiecībām un lojalitāti. Ar 2000 sekotāju auditoriju es pelnīju 10 000 eiro mēnesī. No manis pirka jebko, ko es pārdevu, jo man bija izveidotas attiecības ar viņiem. Un, protams, jau spēcīgs personīgais zīmols. Un sākumā es to darīju ļoti neapzināti un intuitīvi. Tikai vēlāk, kad es sāku mācīties par zīmolu, par producēšanu, par mārketingu, es sapratu, ka daudz ko es darīju jau pareizi. Šeit pamatā ir vienkārši psiholoģija. Cilvēki nepērk no labākā eksperta, cilvēki nepērk labāko produktu, cilvēki pērk no personības, kuras enerģijā viņi jūtas droši, un viņi pērk tos produktus, kurus saprot. Uzticēšanās un drošības sajūta rodas tad, kad tu redzi cilvēku regulāri. Viņa seju, acis, dzirdi viņa balsi, redzi, kā viņam dzīvē iet. Tu zini, kā viņš domā. Tu redzi viņa perspektīvu, domu gājienu, emocionālās reakcijas un, protams, attieksmi pret lietām. Tu no tā jau daudz mācies. Tu redzi, ka viņš zina, ko dara. Tu redzi viņa klientus, atsauksmes par viņa darbu. Tu redzi viņa darba procesu un vēro aizkulises. Labi, tagad ķeramies klāt. Kā tad kļūt par līderi, kurai seko un no kuras pērk? Un tagad klausies uzmanīgi un pieraksti, jo šo tev neviens vēl nav stāstījis. Pirmais solis – izvēlies 3 pamata tēmas, ar kurām tu gribi asociēties un būt atpazīstama. Piemēram, manā gadījumā ir mindsets, enerģija, personīgais zīmols, un 4. ir uzņēmējdarbība. 4 tēmas, par kurām es runāju savā blogā visdažādākajos veidos. Solis numur 2. Pie katras šīs pamata tēmas saraksti apakštēmas. Manā gadījumā mindsets un enerģija. Pie šīm tēmām es runāju par bailēm, par šaubām, par perfekcionismu, skaudību un citām dažādām cilvēku sāpēm un sajūtām, ko viņi piedzīvo. Pie personīgā zīmola es runāju noteikti par pārdošanu, par komunikāciju, par pozicionējumu, kādas ir biežākās kļūdas cilvēkiem tieši šajās sfērās un ar kādām grūtībām viņi saskaras. Uzņēmējdarbība, tur atkal biežākās kļūdas uzņēmējdarbībā, ko cilvēki pieļauj, ar kādām grūtībām viņi saskaras tieši uzņēmējdarbības procesā. Un 3. solis – pozicionē katru tēmu kā minimums 5 dažādos veidos. Pirmais veids – parādi problēmu. Liec cilvēkiem apzināties problēmas esamību. Parādi, kur viņiem ir šī problēma un kāpēc viņiem kaut kas nesanāk un kā to atrisināt. 2.
Pozicionējums. Transformāciju, kuru klients piedzīvos sadarbībā ar tevi. Parādi savu klientu keisus. Parādi screenshotus, uzfilmē intervijas, uzraksti vai uztaisi kaut kādu karuseli, postu. Parādi cilvēkiem, kas tad ir iespējams sadarbībā ar tevi. Nākošais pozicionējums ir iebildumu apstrāde saturā. Kādi ir cilvēku biežākie iebildumi tavā sfērā? Izveido saturu par katru no tiem. Nākošais pozicionējums ir dzīvesveids. Kā tas, ko tu pārdod, ir mainījis tavu dzīvi un tavu klientu dzīvi. Un noteikti parādi aizkulises, parādi procesu, nevis tikai savas uzvaras. Parādi, kā tu nonāci tur, kur tu esi šodien. Nākošais. Tev vajag satura sistēmu, kuru tev būs viegli izpildīt un citiem cilvēkiem to būs viegli saprast. 3 satura veidi, kas tev ir vajadzīgi. Personīgais, iesaistošs, komunu veidojošs, kurš atklāja tavu cilvēcisko pusi, tavas vērtības un, protams, arī stāstus. Tu liec cilvēkiem domāt plašāk, caur savu dzīves pieredzi, dod viņiem ticību, jo, ja cilvēki caur tevi noticēs sevi, viņi investēs tevī. Tu viņus intelektuāli izklaidē, iesaisti savā pasaulē, stāsti dažādas mācības no savas pieredzes, veidojot spēcīgu, lojālu komūnu. Ekspertīzes saturs demonstrē savas zināšanas, prasmes un unikālo redzējumu, tādējādi spēcinot tavu autoritāti. Pārdodošs saturs. Šeit tu pastāsti par to, kas pie tevis ir pieejams. Parādi produktus, parādi produkta procesu, iepazīstini ar to, ko katrā pakalpojumā cilvēks var iegūt caur dažādām satura vienībām. Tagad es tev parādīšu vienkāršu satura sistēmu, ko tu vari izveidot un izmantot jau šodien. Pirmais solis. Izvēlies 3 pamata tēmas, par ko tev deg acis runāt, kas ir saistītas ar tavu nišu un kurā tu vēlies pelnīt. Solis numur 2. Pie katras pamata tēmas apraksti apakštēmas, cilvēku biežākās bailes, šķēršļus, jautājumus, kuru viņi sev galvā uzdod. Un 3. solis. Par katru tēmu izveido saturu, kas parāda tevi šajā tēmā kā autoritāti, kas parāda tevi kā personību un kas parāda produktu, kas to var palīdzēt atrisināt. Piemēram, satura tēma – bailes. Pastāsti savu viedokli par bailēm, kā tu redzi tās un kā iesaki uz tām skatīties citiem cilvēkiem. Šis pozicionē tevi kā autoritāti, īpaši, ja šis tavs viedoklis par bailēm atšķirsies. Pastāsti, kā tu pārvarēji savus bailes, parādi savu pirms un pēc, padalies ar personisku stāstu, jo tieši šis parāda tavu personību un satuvina tevi ar tavu auditoriju. Šis ir pārdodošs saturs. Katram saturam ir nolūks. Tu neveido saturu tikai tāpēc, ka vajag nopostot. Pārdomā katru satura vienību un veido sistēmu. Tu veido saturu, kas liek cilvēkiem kustēties, pieņemt lēmumus, noticēt sevi. Un, ja viņi caur tavu saturu notic sevi, viņi investēs tevī atkal un atkal. Nākamais solis. Parādies kā līdere. Atšķirība starp eksperti un līderi ir tāda, ka eksperts informē, paziņo, parāda, kas viņam ir un nodod zināšanas. Līderis lauž stereotipus, viņš lauž mītus, viņš parāda jaunu virzienu vai perspektīvu uz esošām lietām. Līderis konkrēti parāda ar piemēru eksperta zināšanas. Enerģētiski šīs ir 2 dažādas pozīcijas. Eksperta enerģija ir izglītojoša, kas ir ļoti vajadzīgi, bet līderes enerģija dod virzienu un rada kustību. Kad es pārstāju likt sevi eksperta rāmjos un sāku strādāt pie sava personīgā zīmola, kad sāku izteikt savu viedokli, savu redzējumu, mani sāka uztvert kā līderi, nevis kā kārtējo kauču. Mana dzīve un bizness mainījās vien tāpēc, ka es iesoļoju līdera kurpēs. Es pacēlu cenu reiz 20 saviem produktiem. Es izveidoju spēcīgu komandu un lojālu komūnu. Un tieši tas ir nākamais solis. Būvē savu kopienu. Līderei ir kustība aiz sevis. Ne tikai klienti, bet cilvēki, kas seko viņas domāšanai un enerģijai, filozofijai. Kā tad to izveidot? Tā ir regulāra komunikācija, regulārs saturs vai e-pastu mārketings. Tavs zīmols var komunicēt, kamēr tu guli, ja tev ir izveidota satura sistēma. Stabila pozīcija savās vērtībās, savos uzskatos, personiskajās robežās. Skaidra identitāte. Cilvēki zina,
par ko tu esi un pret ko tu esi. Piemēram, mana klienta Santa, viņa nesāka ar lielu auditoriju, bet viņa sāka ar skaidrību par to, kas viņa ir un ko viņa piedāvā, un kā to nopozicionēt savā blogā. Bet es gribu būt godīga ar tevi. Tas izklausās viegli, bet es zinu, kādas prāta spēles tu piedzīvo šobrīd. Kas es esmu, lai runātu tik drosmīgi? Ko citi par mani padomās? Varbūt man tiešām vajag vēl vienu certifikātu. Un pat apkārtējie tev iespējams saka, ka tev vēl nav tik daudz pieredzes. Tu vēl neesi gatava, pastrādā vēl vairāk stundas, pamācies vēl vairāk un iegūsti vairāk certifikātu, izglītību. Un es esmu tur bijusi. Es esmu atlikusi lēmumus gadiem, jo domāju, ka neesmu gatava. Pat mans coach man mēģināja ieskaidrot, ka es neesmu gatava un neesmu vēl pietiekoši izglītota. Bet gatavība nenāk no certifikātiem un ne pat no 10,000 stundām pavadītām savā ekspertīzē. Gatavība parādās procesā, kad tu baidies, bet dari. Kad tu pārstāji gaidīt īsto sajūtu, jo tu vari to nekad nesagaidīt. Un es gribu, lai tu zini, tev jau ir pietiekami daudz ekspertīzes, tu jau esi kāda vēlamais punkts B, tu jau kādam vari palīdzēt ar tām zināšanām un prasmēm, kas tev ir. Tev vienkārši ir jāatļauj sev parādīties kā personībai, kā līderei, ne tikai kā kārtējai ekspertei. Par līderi tev padara 3 lietas. Tavs unikālais pozicionējums, tava personība, ko cilvēki redz un jūt, atpazīstamība, caur pārdomātu, regulāru parādīšanos. Un ja tu esi gatava kļūt par līderi savā nozarē, ja tu esi gatava pārstāt slēpties aiz savām bailēm, šaubām un kārtējā certifikāta, ja tu esi gatava veidot personīgo zīmolu, kas reāli strādā, tad gaidīšanas liste uz projektu High Caliber Brand ir atvērta. Šī ir programma, kurā es palīdzu sievietēm izveidot spēcīgu personīgo zīmolu, pārdot skaisti, stratēģiski un sievišķīgi. Mēs strādājam ar tavu unikālo pozicionējumu, tavu personīgo zīmolu un tā stratēģiju. Mēs veidojam satura sistēmu, kas strādā, kamēr tu guli. Un, protams, mēs strādājam ar tava biznesa asinsriti, jeb pārdošanu. Un, protams, procesā tu iegūsti milzīgu pārliecību par sevi kā eksperti un arī līderi. Jo, kā jau tu saproti, tas nav tikai par stratēģiju, tas ir par to, kā tu parādies pasaulē. Jo es tev varu iedot labāko stratēģiju, bet ja tevī nav aktivizēta tava personības jauda, tad nebūs no stratēģijas nekādas jēgas. Tāpēc, ja tu tiešām esi gatava darīt, tad meklē linku aprakstā. Un tiekamies programmā.